Šodienas temats mums ir substitūcijas metode nevienādību risināšanai. Video būs īss, un es domāju, ka jums arī nekādas lielas grūtības šo saprast nesagādās, jo ideja ļoti līdzīga substitūcijas metodei vienādojumu risināšanā. Atkal meklēsim dotajā piemērā kaut kādas mainīgā izteiksmes, kas atkārtojas. Šajā gadījumā nevienādībā meklējam kaut kādu mainīgā izteiksmi, kas atkārtojas, un to apzīmēsim ar jaunu mainīgo, tādējādi padarot skatu uz visu nevienādību stipri vieglāku, un tad varēsim arī izmantot kādu jau no zināmajām metodēm, kā risināt nevienādības. Atrisināsim nevienādību jaunajiem mainīgiem, un ja jaunajiem mainīgiem varēsim atrisināt nevienādību, tad iegūto jaunā mainīgā atrisinājums pielīdz. Ja tad jaunā mainīgā vietā ievietosim apzīmēto izteiksmi, un tāpat kā vienādojums, tāpat arī nevienādībās atrisināsim jaunu nevienādību, kurā jaunā mainīgā vietā ievietojam sākotnēji apzīmēto izteiksmi. Jeb, skatoties uz praktisku piemēru, mums ir dots šāds piemērs, ka x4 mīnus 29x kvadrātā plus 100, ka tam ir jābūt lielākam par 0. Ļoti līdzīgs bija kvadrāta vienādojumiem, tikai šeit tā ir nevienādība. Tad, tāpat kā tur, arī šeit mēs apzīmējam x kvadrātu ar jaunu mainīgo, šajā gadījumā teiksim t. Un tagad ievietojam t visur, kur iepriekš dotajā nevienādībā redzam x kvadrātu, un iegūstam šādu te nevienādību. Šādu nevienādību pavisam pazīstam un viegli risinām. Atrodam saknes, uzzīmējam parabolu, paskatāmies, kur ir intervāli, kur atrodas virs t as, un tad atrisinājumi arī mums ir. T ir vai nu mazāks par 4, vai t ir lielāks par 25. Un tāpat kā ļoti līdzīgi, atkal analoģiski vienādojumiem, t vietā ievietojam atpakaļ sākotnēji apzīmēto izteiksmi, šajā gadījumā ir x kvadrāts. Iegūstam divas nevienādības, kad x kvadrāts vai nu ir mazāks par 4, vai x kvadrāts ir lielāks par 25. Pārveidojam, atrisinam šīs nevienādības un iegūstam divus dažādus gadījumus, vai nu x kvadrāts pieder no -2 līdz 2, vai x kvadrāts pieder no bezgalības līdz -5 un no 5 līdz plus bezgalībai. Tā kā šie abi risinājumi atbilda sākotnēji nevienādībai, tad tie abi divi ir arī atrisinājumi. Tad mums dara pilnīgi jebkurš no šiem visiem intervāliem dotiem, tad arī apvienojam abus intervālus un iegūstam galējo atbildi, kas ir visu šo te apvienojums. Ja, tas arī viss, ideja paliks tāda pati. Atrodam izteiksmi, ko apzīmēt, apzīmējam jauno mainīgo, ievietojam, atrisinam nevienādību jaunam mainīgiem, pamēģinam ievietot atpakaļ sākotnējo izteiksmi kaut kādās nevienādībās un šīs te jaunās vienkāršas nevienādības atrisināt. Un tad apvienojam kopā visus intervālus, kurus esam ieguvuši. Tas arī viss.